Rūsas nav uz rīta logas stūra. Šoreiz pavisam negaidīti ļoti ātri tika uzlikts piekabes āķis, jo turpat atbrauca te pie radiniekiem mobilā eļļas maiņa, taisīja radinieku mašīnu, turpat arī biju es, un no sākuma mobilā eļļas maiņa teica, nu, noņem tur to apšuvumu, paskaties, vai tur ir štekarītis. Saka, nu, ja tu tik daudz esi jau noņēmis, nu, tad atskrūvē arī bamperu, un tad atskrūvēja skrūvītes, tur bija viena skrūvīte, ko man neizdevās atskrūvēt, to tad mobilā eļļas maiņā atskrūvēja. Vienīgā problēma šobrīd ir ar elektrību. Ir nepieciešams savienot štekeri ar vadu, lai būtu piekabei gaismas. Šobrīd gaismu piekabei nav. Kurjeri mani biedēja, ka šis pasākums varētu izmaksāt līdz pat 400 eiro. Ierakstiet komentāros, vai tā ir taisnība. Jā, nofilmēju. Ka rūsas nav šitā. Nē, te normāli. TikTok skatītājs, kurš pārdeva piekabes āķi, uzdāvināja šādu foršu lūpu. Heini, varēs tagad braukt atkal dragāt pa barjerā. Bampera lūpa bija bez maksas, bet piekabes āķis maksāja 30 eiro. Par darbu samaksāja radinieks, tātad 0. Rūsas nav uz rīta logas stūra. Saule lec un sauc pēc mūsu pūra. Tur, kur dzels var dziedāt līdz ar vēju, kurā smiltīs raksta laiku seju. Rūsas nav